Uzminiet, kas ir atpakaļ. F1. Piedodiet, sabojāju spēli. Bet, jā, es nevaru noturēties. Un nākamā sacīkste ir Nīderlandē. Zandvoortas trase ir viena no retajām patstāvīgi uzbūvētajām trasēm, kas ir atgriezusies F1 kalendārā pēdējos gados. Un trases struktūra arī ir dīvaina. Reti, kurā vietā uz trases vispār ir taisne. Un viena no galvenajām taisnēm, kas ir DRS taisne, arī nav nemaz taisna. Bet, protams, acīs visvairāk krīt, kad kamerās parāda pēdējo līkumu un ceturto līkumu, jo reti, kurai Eiropas trasē vispār ir saglabājušies tik ļoti ieliekti līkumi, kas vecā Monzas trase, kas vispār ir nelietojama, pāris testa trases, karuseļa līkums, Nordschleife. Tas uzskaitījums ir diezgan mazs. Tas, protams, var arī veidot dažādas sacīkstes. Pagājušajā gadā mums bija laba cīņa. Vēl gadu pirms tam mums bija, kas ir interesanti, jo tajā gadā, kad trase atgriezās F1 kalendārā, mums bija un kurš no variantiem mums ir gaidāms? Grūti pateikt, jo mums ir komanda, kura var dominēt visu nedēļas nogali, bet visur apkārt nedēļas nogalei ir arī gaidāmi lietaini laikapstākļi. Vai tas arī skars sacīksti vai kvalifikāciju, redzēs, bet tur apkārt viss kaut kas virmo. Labi, aiziet ziņas. Viņš ir atpakaļ! Jā, protams, Bottas arī būs atpakaļ. Ja kāds palaida garām lielās ziņas no šīs nedēļas, Cadillacs paziņoja savus divus braucējus nākamā gada sezonai, un tas būs Valtteri Bottas un Sergio Perez. Priekš jaunas komandas dabūt divus veterānu braucējus, kuriem ir uzvaras F1, ir ļoti vērtīgi. Tagad viņiem tikai jācer, ka viņiem vēl joprojām ir sacīkstes garas iekšā. Viņi ne tikai uz to cer, viņi arī par to arī uztraucās, jo viņiem taisni bija lielas sarunas ar Red Bull par Pereza stāvokli. Tā kā tas nav tikai statistiku lasot pieņemts lēmums. Viņi labi saprata, kāda ir Pereza situācija pēdējā gadā, un viņi mēģināja saprast, vai tiešām ir vērts viņu paņemt komandā. Kas mums vēl ir noticis pa pēdējām nedēļām? Colapinto laikam paliek uz visu atlikušo gadu Alpīnu. Laikam. Divi galvenie braucēji, kurus viņi gribēja, ir tagad aizņemti. Bet tagad jā, visas acis uz atlikušo sezonu. Mums būs spraiga cīņa starp diviem komandas biedriem par čempiona titulu, un kamēr tuvojas nākamā sezona, mums ir daudz iespējas negaidītiem notikumiem. Ko tu sagaidi no Nīderlandes sacīkstes? Ieraksti komentāros.